Vai zini, ka Mārupas novadā jauniešiem ir visplašākās iespējas līdzdarboties? Mums novadā ir nevien daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums, bet arī jauniešu centri Litijas Piņķos un Hēlijas Mārupē. Vai šeit ir iespēja realizēt arī savas idejas un kādas idejas tu esi realizējusi? Jā, tieši tā. Jauniešu centri ir domāti, lai realizētu savas idejas. Tā, piemēram, Dominika tikko sāka rīkot Mārupa Run, kas ir tiešām ļoti laba iespēja. Kāpēc tu šeit atnāci un ko tu esi ieguvusi darbojoties Litijā? Es šeit atnācu, jo šeit ļoti ērti var pavadīt laiku. Te var uztaisīt ēst, te ir virtuve, te var spēlēt spēles, var izpildīt mājas darbus, te ir ļoti ērta vide. Litijā es plānoju dažādus pasākumus, tos pašus filmu vakarus, galda spēļu vakarus. Jauniešu centrā Hēlijas Mārupas novada un ne tikai jaunieši ir aicināti nākt pavadīt savu brīvo laiku. Šeit var iegūt daudz dažādas zināšanas, kā piemēram, izmantot digitālos rīkus satura veidošanai, mākslīgo intelektu, arī lai radītu saturu un tam līdzīgi. Mēs mācāmies visu, kas ir par un ap neformālo izglītību, tātad jebkas, ko mēs nemācāmies skolā. Ikdienās šeit notiek spēļu vakari, filmu vakari, mēs lējam sveces, zīmējam ar hennu, ir iespēja taisīt arī ziepes vai rotas un var vienkārši brīvu laiku pavadīt. Kas ir jauniešu dome un kā tā strādā? Jauniešu dome ir jauniešu kopums, kuri ikdienā rīko, organizē, vada dažādus pasākumus, lekcijas, meistarklases. Mēs domājam dažādas idejas, kā varētu ikdienā iesaistīt Mārupas jauniešus, kā arī dažādas ģimenes, kad dzīvo Mārupas novadā. Hēlijas, Litijas un Mārupas jauniešu doma nav tikai vietas un sapulces. Tās ir iespējas jauniešiem īstenot idejas, gūt pieredzi un sajust, ka viņu balsis ir nozīmīgas. Te jaunieši kļūst aktīvi, atbildīgi un radoši savā novadā, un viņu balsis tiek sadzirdētas. Pievienojies arī tu, un kopā veidosim mūsu novadu.